Oxymorons. Oxymoron. Welcome to Oxymoron. Welcome. Labvakar, labrīt, labdien. Visiem, kas izturēs šo sākumiņu priekšā cerams kaut kas interesants. Nu ko, mīļās dāmas, mīļie kungi, mīļās meitenes un zēni, mūsu mīļie draugi, visi mūsu foršie klausītāji. Aktobrēni. Klausās tieši, jā, visi, kas klausās tieši šo epizodi. Jo mums ir kodols, un tad ir kaut kādi cilvēki, kas ik pa laikam mūs paklausās. Nu, artisti, teiksim, gaida ar nepacietību mūsu kārtējo sēriju, kārtējo epizodi. Jā, es ļoti atvainojos visiem par pagājušās nedēļas izgājienu, jā, visādi aizņemtības un visādi dēļ. Tas bija šausmīgi. Jā, epizodi iznāca dienu vēlāk, nekā viņai vajadzēja iznākt. Jā, bet es tiešām nebija. Tas nav tik ātri, kā saka, jūs tur tas nekačājas tik ātri. Un tam jāvalda kaut kāds laiciņš, un man, diemžēl, kaut kā sakrita viss, ka nebija. Un jau atlidoja, kā saka, arī jautājumi. Paldies. Patīkami jau, kad cilvēkiem trūkst. Nu jā. Oxymorons. Es gribētu kaut ko labu pateikt. Es ceru, ka šis notikums atvērs durvis neatkarīgajai animācijai arvien plašāk. Es vēlos atgādināt, ka mēs visi esam vienā laivā un mums jāmācās sadarboties. Teica Gints Zilbalodis pēc leģendārās uzvaras Oskara balvas ceremonijā, kuru galveno balvu saņēma mūsu multiplikācijas animācijas filma Straume. Aplausi, jā, es nedzirdu aplausi. Ja pašā sākumā Pēters saka, es gribu kaut ko labu pateikt, tas jau ir Oxymorons. Tas jau. Es tikai vienmēr labu saku, sliktie cilvēki mani nesaprot. Tumsoņām nepatīk gaisma. Bauriem vajag ūdeni un baurot. Viņi tikai dzer no spaiņiem un bauro. Iecēja šī grupa Bauri. Ne, viņi nebija Bauri, viņi bija Bļauri, ja? Vai kā? Pirmoreiz dzirdu. Rēniks, kur bija... Kas ir Rēniks? Lauris. Rēniks, Lauriks, jā, Lauriks. Rēnis Lauriks, jā. Jā, viņam taču bija tā grupa slavenā Bļauri vai Bauri. Jēzus, vai nav viena Auri. Oi, filatēlists, nē. Auri. Nē, sifilītiķis, nē, filatēlists. Ai, sajūk. Jā. Otrais bija. Kāda starpība apsveicam Latviju pirmo reizi laikam, visdrīzāk kā pirmo reizi mūžā ieguva Oskara balvu. Jā. Un nevis kā ārzemju kaut kādi tur, marģinālie pienācēji, malēnieši, provinciāli, bet tieši kategorijā, multiplikācijas filmu kategorijā. Jā, paldies. Un pārliecinoši. Jā, viņš bija režisors šīs jaukās multenes. Nu, lūk. Tas bija no manis pagaidām. Cik es kaut kādu redzēju, cik nedaudz, kā vienmēr. Es jau nekam nesako īsti līdzi, bet visu kaut kā pa bišķiņā redzu. Godam jau arī turējās. Tā kā nebija. Kā tu nokļuvi Oxymoronā, ja tu vispār nekam nesako līdzi? To neredzēju, to es neskatos. Tas man neinteresē. Okay. Ka es neko neredzu, nekas man neinteresē, bet es par visu kaut ko varu pateikt. Как он работал в очистке? Man par visu ir viedoklis. Kam tev? Nē, jo īpaši par to, ko es nesaprotu. Ko neesmu redzējis, jā. Neesmu lasījis, bet es zinu, ko pateikt par šo. Jā. Es nezinu, kā to izrunā un kas tas ir, bet man ir ko pateikt. Tā kā tieši tā es arī nokļuvu. Tieši tādā veidā. Tur bija konkurss, kā mēs zinām, ar tevi. Jā. Bija smags konkurss, trīs kārtās. Tad tu sevi ievēlēji, un tad man izvēlējies. Un tā arī mēs te esam šeit. Jā. Kā tev ir gājis, Pēters, šonedēļ? Kā tev šī nedēļa ir pagājusi? Tu zini, daudz gulēju, daudz strādāju. Jāna idejas virtuvi paplašināt. Tur sieniņu noņemsim te, mēs tā kā vadiņus, trubiņu, ūdentiņu, tā. Elektrībiņu, 3 fāzītes tur, 3 fāzītes tur. Tā, zini, ar rokām, kā jau sieviete, zini. Un aiziet. Un tālāk dari, ko gribi, jā. Un tad, kā ko gribi, tas, kas jādara. Bet realizē. Nē, kaut kādos procentos uz priekšu pavirzījies.
novirzījās tas viss. Bet, nē, tas lēnām iet. Reģipša sienas jauka tīrīt. Paplašināšanās ir, tā kā ar ko pamatot? Virtuvi optimizēt, jo mums tā kā nāk klāt pusdienlaikā cilvēku skaits, apjoms. Tas ļoti labi. Ļoti labi, bet labi un slikti, kad sāk bardakā pārvērsties, tas uzreiz to kvalitāti un reputāciju ietekmē. Tas tā vienmēr ir. Vienmēr tas vidējais ir tas ideālais, tas zelta vidējais. Maz ir slikti, pārāk daudz arī ir slikti. Es domāju, ka kāds kolēģis, ja klausās, saprot, par ko es runāju. Mums arī bija iepriekšējā klubiņā, kafejnīciņā, ka pārāk daudz cilvēku, tas arī radīja bardaku, un tas bardaks attiecīgi nīcināja to atmosfēru un to reputāciju. Un kad maz bija atkal viss slikti, no kurienes iemācījos, ka viss slikti no dzīves, kad ir slikti, tad ir slikti. Un tas zelta vidusceļš, jo bieži vien, kad ļoti labi iet, nāk kaut kas ar reklāmām uzmācās, tev vajag reklāmu, tev vajag tur, lai tas un tas. Bet iedomājies, cik ir pats sliktākais, kas vispār var būt tādā sabiedriskajā uzņēmēja darbībā, ēdināšanā, piemēram, tie viļņi, kas tev nāk, teiksim, vienu dienu atnāk 300 cilvēki, vienu dienu atnāk 100 cilvēki. Tas ir pats sliktākais. Tu nevari to prognozēt, to plūsmu saorganizēt tā, lai tur tie trauki, tur tie ēdieni, tās ēdienu paliekas nosacīti, ka tu uztaisi tikpat, cik bija uz 300 un atnāk 100, un tad tie 200, ko. Tas ir pats, lūk, un tāpēc mēs to paplašināšanos taisam, kas radīs kaut kādu zināmu ērtību darbiniekiem, kaut kādu to optimālo kustību, darbību darbiniekiem, lai tas viss noritētu daudz raitāk un kvalitatīvāk. Šodien Vitols izteica pilnīgu pretenziju. Bija ienācis sestdien pasūtījis šašliku līdzi paņemšanai. Laikam pa telefonu pieteica, atnāk pēc šašlika, pagāja 3 dienas, zvana šodien, saka, man ir pretenzija, man neiedeva dakšiņu un nazīti. Lūk, un es nezināju, ko atbildēt. Es skaidroju, pēc tam ar tādu pretenziju, pagāju visur dod un te neiedeva. Man te kaut kādas meitenes vainīgas, bet tās, kas tur ceļ to brēku, man tā kas, bet meitenes, Un pēc 3 dienām atver kastīti ar šašliku, izrādās nav dakšana, nezinu. Bet šašliks ir. Šašliks ir, Tikpat 3 dienas nostājas, marinēts, jāpamarinē. Tikpat šulīgs, un krāsā garšīgs. Bet, visiem šī visgaršīgākā džamburgera visā pasaulē atnācējiem un vispār cilvēkiem, klientiem, es gribētu pastāstīt, ka dakšiņas nazīši tagad ir diezgan dārgas. Un ne tas, ka dārgas. Pārsvarā cilvēkiem pat viņas nevajag. Vai met ārā, ne viņas, bet tās dakšiņas un nazīšus plasmasas. Pat ne plasmasa, bet tie dabīgie, naturālie materiāli, kas tagad sadārdzināja to visu prieku. Tie Eiropas tās regulas, kā plasmas nevar izmantot no kukurūzas kaut kādiem tur velnciņu zinu. Es pat nezinu. Man liekas, ka tā ir pārstrādātā plasmas kaut kāda. Nē, tagad ne salmiņus, neko nevar šitos te izmantot tam dēļ. Salmiņus. Tas ir no tās pašas operas. Tas ir pilnīgi tas pats. Lūk, un tas baigi neefektīvi. Tad vai mums jāsadārdzina porcija uzreiz, tas, ko mēs to piedāvājam, uzreiz jāsadārdzina. Vai arī mēs klientiem vienkārši jautājam, jums līdzi instrumentiņus vajag vai nevajag? Un šoreiz tāda kļūdiņa sanāca, ka nepavaicā, jo bija daudz cilvēku tajā brīdī, uzplūdi cilvēku gadās. Tas arī ir tas kā mīnus, kā pluss. Es domāju, ka tā bija arī vienīgā kļūda, jo, ja viņam paprasīt, viņš pateikt, nevajag. Es 100 punktu saku, ka tā būtu. Sapratu, par šo nobrīnījām, mēs tieši svētdienā Kristīnu bijām aizgājuši uz restorānu Vairāk saules ar Kristīnu Ulriku. Un, tā kā, lai Ulrikai ērtāk dzert ūdeni, mēs paprasījām salmiņu. Un, iedomājies, atnesa plastmasas salmiņu. No iepriekšējām rezervēm. Mēs uzreiz, plastmasas maisiņu izvilkām, uzreiz salmiņu ielikām, šis ir jānes mājas. Jo viņas nekur nevar nopirkt. Viņas, liekas, nevar nopirkt nekur. Nopirkt nevar, bet ja esi nopircis, izmantot, man liekas, ka drīkst. Nav tā, ka nedrīkst. Nē, bet restorāns kaut kur viņus ir ticis pieņemt. Es domāju, kaut kur pērk pakluso, kaut kur no Krievijām, kaut kur tur ved. Pakluso? Kontrabandas ceļā un nelegāli. Kāpēc vai tur no Ķīnas kaut kādas nevar pasūtīt? Oficiāli nevar, tu nevar iegādāties. To, kas ir aizliegts, jā, protams, tu nedrīkst.
jābūt certificētam. Certifikācijas nav uz šādiem priekšmetiem Eiropas. Nē, restorānam jā, bet es kā privāta persona, es taču varu pasūtīt, ne kaut kādus tur vienkārši salmiņus, plasmasas. Iespējams, ka nevar. Tas, kas nedrīkst būt certificēts, tas nevar ienākt tavā valstī. Jā, tu vari nopirkt Ķīnā, atvest Somā, jā? Te, es domāju, muita neatņems. Jā. Bet es domāju, vairāk saules kaut ko tādu apmēram tur mahinē. Patiesībā, kad atpūtos Stradiņos, jā, tur baroja restorāns vairāk saules un drausmīgi nekvalitatīvi, teikšu. Nē, es biju apmierināts ar visu, es pilnīgi biju pozitīvs, jo man bija pilnīgi vienalga. Bet tā bija ziema un ēdieni nāca pilnīgi augsti atzisuši. Ne tas kā atzisuši, bet augsti. Viņi tādos konteineros kaut kur ilgi mašīnā vesti vai stāvējuši vai... Ne tas kā atzisuši, bet tieši atzasēti. Nē, es gribētu pat teikt sasaldēti. Teiksim, zupa, kurai jābūt karstai, viņa bija sasaldēta. Jā. Varbūt viņi nepaspēja atlaidināt vienkārši un viss. Un proporcijās arī, teiksim, ļoti tā kā, baro tā kā pilnīgi vienalga ko, jā. Ne tas kā, nevis kā lopus, bet kā vienalga ko baro. Piemēram, kaut kāda kāpos, kaut kāds tītenis, zupa un milzīgs tāds konteinerīts plasmasas ar krējumu. Milzīgi daudz, kurš tev principā nav nepieciešams, nav vajadzīgs, jā. Viņš vienkārši ir iemests, tāpēc kā iemests. Porcija. Tā. Tehnoloģiskā karte vai menu. Paldies, Petri. Es pat 10 gadiem aizgāju pirmo reizi uz restorānu, tādu daudz mums cienīgu, jā. Un tagad noliec. Reiz, ka nav cienīgi. Nē, es atceros, kad bija krīzes laiki, vairāk saules, bija baigās problēmas ar nodokļiem, ar valsti, viņus tur nīdēja ārā, un es biju, baigās publikācijas bija, jā, un es biju ļoti par viņiem, jā. Ak, tā paskat uzņēmējs, kolēģis nīdē, čakarē, jā. Traucēja strādāt, jā, cilvēki cīnās par izdzīvošanu. Jā. Patiesībā, iedomājieties, viņi baro Gaļezeru, Stradiņus, un tie ir 1000 porciju dienā. Tas ir milzīgs pasūtījums, apgrozījums. Jā. Lūk, tas ir tāds konvejers, kur tu redzi naudu galā, jā, bet neredzi gandarījumu, neredzi misijas izpildītu to. Nē, beidz, Petri, būsim reāli arī tiem Stradiņiem taisa cita virtuve, un restorānā tā ir cita virtuve, ne jau tagad brauc uz pīcas virtuve, viņiem taisa tajā virtuvē, taisa priekš Stradiņiem, tā nav. Pusdzīvi cilvēki, tie ir lopi. Nē, paldies, ka tu man izskaidroji, ka tiem, kas maksā bišku vairāk, taisā cenšās, jā. Tiem, kuriem valsts garantē stabilu apmaksu par to porciju, jā, un kas gan jau arī palielināt, ir gan jau kaut kāds koruptīvais moments, tur arī neticu, ka nav, jā. Pieņemsim to sasaldēto zupu, iespējams, kas par 8 eiro ēdu, ļoti iespējams. Es esmu redzējis video Facebookā, tādu pašu konteineru pakoja vaļā Gaļezerā, viena, ne bloģere, bet video uztaisīja sižetu, jā, un teica arī ļoti šausminājās, kā tā var, jā, kas tas tāds ir. Jā, un tas bija tas pats konteiners. Man pat ir fotogrāfija arī kaut kur, es biju nofočējis. Sūtīju savējiem, kā es te restorānā. Vairāk saules uzdzīvoju. 4,5 gultā. Cilvēki prasa video formātu. Mēs sākam sevi filmēt. Man vēl prasa arī garāku, bet es nezinu. Nopietni, jā? Jā, bet mums nedēļa būs jāmontē tas viss un baigi apgrūtinās. Negribu teikt mūs, jā. Jā, negribu. Bet tevi taču ne. Bet apgrūtinās gan. Jūs gribat, lai es būtu vēl niķīgāks, jā? Viņš to pozitīvo domu tver tikai ilgāku laiku. Es strādāju vairāk saules, es zinu to, vai nezinu šo? Nē, nezinu. Es par tevi daudz faktu nezinu, kā izrādās. Tad, kad tas bija mans otrais gājiens uz Rīgu, mans lielais gājiens uz Rīgu, es biju gadu nomācījies policijas akadēmijā, tad es atgriezos, tur paralēli pastrādāju veikalā Nels, būvmateriālu veikalā. Jā. Tad es aizgāju atpakaļ uz Varakļāniem, un es tā sāku domāt, kurā brīdī es paspēju vēlreiz atgriezties. Man liekas, māsa vecākā strādāja jau Rīgā, un viņas vīra vai brālis, vai kolēģis kaut kāds, tā kā gāja prom no darba, tā kā piedāvāja to vakanci konventa sēta, zinu, varbūt tādu viesnīcu Vecrīgā, konventa sēta. Ir redzēt, jā. Konventa sētā vajadzēja to
ir cilvēki, kas tur iet uztur visu tur tajā tehniskā labā kārtībā. Un man kaut kā likās, wow, par Rīgā darbs viesnīcā, tas ir kruti. Patiesībā tas arī bija kruti. Mums tur viesnīcas restorānā 3 reizes dienā baroja, staigā apkārt, tur lampiņas maini kaut kādus tur, pielabot tur kaut kādus tur sīkumiņus, kas ir salūzis nejauši, kā saka, pēc kādas vētrainākas nakts. Tad ir kaut kādas... Kas mums, Kaut ko piekrāso, piešpēdus, bet tas nebija tādi lielie megaprojekti, kur tu tur ieeja numurņā, un mēnesi nejārā. Tādus darbus darīja, brigādes. Mans uzdevums bija tā kā staigāt, pieskatīt visu pareizi, bet patiesībā bija tāda, ka meitenes, tās, kas istabenes saucamās. Ne saucamās, bet istabenes. Stulbi sanāca, paldies. Pozitīvi. Paldies, ka akcentēja, pozitīvi. Ne, es iekikinājos vienkārši. Jā. Padevu signālu. Istabenes, kas saka, nepalaidiet garām šo momentu, Istabenes izgāja cauri, sakārtoties Istabenes un attiecīgi, piefiksēja kaut kādus momentus, kas tur nestrādā vai kaut kas tur salūzas vai kāda. Ar ultravioleto gaismiņu staigājāt pa palagiem, pa segām? Es nē. Kur tu staigāt, tāpat viņi jāmaina, gribi. Pajautāt var. Bet bija krimināli numuriņi, kur prežas vaidījās pa visu istabu, pudeles, glāzes, viss aizcūkots, un, bija. Īstenībā cilvēki ir diezgan, man tas bija šoks, kā cilvēki uzvedas, tā kā. Mēs ar tevi savā ziņā esam vēja brāļi, viegliprātīgi cilvēki, kas nevar atrast vietu šajā dzīvē, tāpēc kas tad tev tur tajā viesnīciņā, kas tev līkloču celiņš, Pēc tam viņš tur nesākās nemaz, Policijas akadēmija, tur Varakļāni, tur tēja, draugi, Tas, ko Rīga viesnīca. Restorāns. Rīgas laikās, man liekas, baigi netējoju. Kaut kur nebija laika, es strādāju 2 darbos. Nē, Varakļānu laika. Varakļānu. Varakļānu laiks, jā. Tad es strādāju tur par tehniķi, un kaut kā tas parādījās, tas otrs darbs. Viņš bija maiņa. Nē, beidz, es atkal tagad meloju. Fui. Tu jāsagatavojās stāstam, tā nevar. Jā, nē, es tā pats vairs. Man būs jāizgriež pusi raidījumu, taisam garāku šodien. Tāpēc, ka es viegliprātīgi izturos pret savu pagātni. Tu pat daudz esi aizņemts. Man kaut kā man tie gadi jūk un... drīz... Man liekas, vispār neliekas nemaz tik arī svarīgi, kas bijis pagātnē. Man ar tā šķiet, drīz mazbērnu vārdus sāks jaukt vietām, es zinu, kā tas ir. Jā, tā kā... Kas tur pareizi? Nē, es vēl domāju, kā es varēju vienlaicīgi strādāt abos darbos. Es viesnīcā strādāju, ka es strādāju tikai viesnīcā. Es tur pastrādāju, es vēl paralēli biju Varakļānos ievēlēts deputāts. Tā kā es vēl braukāju kaut kur uz tām sēdēm. Un no viesnīcas es aizgāju uz Olimpika, kas ir tā spēļu zāle, strādāt. Un tur bija maiņu darbs, un attiecīgi tajās brīvajās maiņās es vēl strādāju vairāk savas restorānā par kurjeru. Kad ieraudzos sludinājumu, jāraksta bija CV. Es nezināju vispār, kas ir CV. Līdz tam laikam vispār. Jūtos, ka Varakļānos tev nevajadzēja CV tajā laikā. Tu vienkārši... gribēju teikt Varakļānieši, jā. Jā, tu vienkārši atnāci, pateici, ka gribi strādāt. Tev vai pateici, ej strādā, vai pateici, ej nestrādā pie manis, strādā citur. Tā kā māsa uztaisīja CV, tajā CV tika ļoti daudz viss kaut kas piemalots. Es saku, kā tā var, viņa saka, tici man, visi tā dara. Tas ir labais tonis pierakstīt klāt, jā. Jā, es ieticēju vārdu, mēģināju to visu leģendu pārunās noturēt. Pārunās man gāja kā par abrīdoju ļoti labi, tā kā, un mani izvēlējās. Tu pat sanāk, ja CV neizpušķos, tad tu vispār nemāki rakstīt CV, un tu nekam neesi derīgs, ja tu tur nesamelo. Jā, starp citu, jā, bet gan tur arī kā tas moments, viņš nepārpušķot viņu. Arī, robežās. Lai nav unbelievable. Es arī savu laiku sarakstīju, patīk surfot internetā, kaut gan man interneta nemaz nebija, un es nezinu, ko tas nozīmē. Patīk sērfot. Toreiz bija modernitāte teikt, sērfot. Cik svarīgs punkts, stājas darbs. Tavu radošumu pasvītro, ka tu esi zinātkārs, tu visu laiku kaut kas tur pasaulē kaut kas notiek. Un toreiz internets bija nabadzīgāks, pat nebija to sociālo tīklu, nebija to, kas tagad skrūlēt, TikTokus. Tagad ieraksti, ka patīk sērfot internetā. Es domāju, ka tev 100 punktu nepaņems darbā. Sērfot. Viņš uzrakstīs, patīk sērfot.
sērfot internetā. Nē, tagad jāsaka skrūlēt, jā. Jā, patīk sērfot. Ja tu ieliksi patīk searchot, varbūt, jā, bet sērfot. Sērfot, tā arī teica, jā. Jā, tā kā, tur bija tā kā baigi svarīga tā šofera pieredze, par cik jābraukā. Un tā kā šofera pieredze Rīgā, mās tur bija pierakstījusi, jā, viss ir. Es par Rīgu braucis nebiju vispār necik. Tā kā necik nebiju braucis par Rīgu. Tiesības bija, es biju braukājis pa Varakļāniem, protams, pa apkaimi, bet necik nebija par Rīgu braukājis. Un tur man tā kā prasa, tur par Rīgu es braucu, jā, tur kā tu karti lasi, nav problēmu vispār, tagad tāda, jo nebija, navigācijas nebija tad tajā laikā. Viņi varēja nopirkt pa bargu naudu, bet, tur būtu aizgājis diezgan, daudz manas nopelnītas naudas. Lai nopirktu, un mums iedeva biezu tādu karti, grāmatu, pa kuru bija jānorientējas un jābraukā. Un tad pirmie tie braucieni man bija tā kā nosvīduši muguru. Bet tā doma bija tāda, kad tev atnāk pasūtījums, tu aizēji viņu tā kā uz restorānu piesaki, viņi pasaka, pēc cik ilga laika būs, es uzreiz skrienu uz mašīnu, ņemu vaļā karti, un mācos ceļu līdz adresei. Un kaut kā tā, un mēs bijām paši pirmie kurjeri, kas bija vairāk saules restorānam tieši. Un tāpēc cilvēki vēl nezināja, ka tā jau bija kā izreklamēts, bet vēl tik daudz tā kā nebija tas aizgājis. Nebija tik ātri, ka pasūtījums pēc pasūtījuma gāja. Tā kā bija pie beigām, kad jau tas pirmais laiciņš bija tāds diezgan pamierīgs, bija laiks izbraukāt. Tā kā izdomāt to karti, pabraukāt, un kaut kādā 4. braucienā atbrauc tas mūsu vadītājs, kas tieši par kurjeriem brauc. Un viņš tā atnāk, iesēž pie manis mašīnā, sēž, tur kaut ko pļāpā, tā atnāk pasūtījums, man nav laika, kad jau pasūtījums. Viņš tā, nekas, es aizbraukšu ar tevi. Es tā, man likās, ka, šis ir mans pēdējais brauciens. jāmeklē vēl cits darbs maiņu. Bet trāpījās kaut kāda forša adresē, ļoti labi aizbraucu, ļoti labi atbraucu, nopelnīju tējas. Tējās ļoti labi tajā laikā varēja pelnīt, jo tad bija tas uzplaukuma laiks, man liekas, diezgan tāds bija tie treknie gadi. Un latviešiem, man liekas, bija tas tāda kā... Viena bija, man liekas, tādā modes lieta dot tējas naudu. Līdz restorānos, tur kurjeri. Filmās saskatās, protams, ko vēl. Jo es tējās pelnīju stipri vairāk nekā algu. Tur 2-3 algas man bija tējās, un tā alga man beigās bija tāda, kā tā alga man bija tējas nauda beigās, nekā nevis. Tad, kad tu nopirki savu pirmo mašīnu no salona, jā? Jā. Honda CV. Jā, tieši tā. Jā, CV. Aizpildīja CV un nopirki Hondu. Nē, nebija CV. Civic. Honda, CV. Civic, jā. Civic. Pagāja tas džipiņš, kas bija Honda, kas džipiņš bija Civic. Džipiņš man bija Chryslers. Nē, Honda Ingersoll nopirka Honda Civic. Tev bija ne Civic, tev bija... Nē, Trafiks tas bija, Honda Trafiks. Nē, man bija Honda Civic, bet es nopirku, jā. Bet, negluži no tējas naudām, tur no visām naudām kopā. Kredītā, protams, kredītā. Tagad visi padomāja neko savu. Līzingā. Par kur, jā, līzingā. Sadāk, vispārās neko savu čalis. Nopirka mašīnu no salona par čajām, jā. Strādājot par kurjeru. Jā, visādi varbūt. CRV bija, jā, Honda CRV, jā. Jā. Tā kā, jā, un es gadu kaut kā novilkuši tā, tad es kaut kā satiku māsu. Viņa saka, kā iet, es saku, strādāju tur, visu laiku strādāju. Es saku, kur esi bijis Rīgā, un es pa gadu nebiju bijis nekur, tā kā tikai darbā. Un tad viņa, gan jau, ka nespeciāli, bet viņa paprasīja, kāda tev tad jēga? Es saku, kāda jēga, tu strādā, un ko? Tagad kad tu taisies tusēties? Tā ir standarta jautājums, bet tas arī tāds ļoti izvērsts. Jā, un es kaut kā tā aizdomājos, sāku pat aizdomāties. Bet vēl joprojām neskrēju darbā, un tad bija kaut kāds apbrīnojums, es nezinu, vai tur viss sakrita apstākļi vai kā, un tad man pienāca apbrīnojums zvans no Aldeiduka, kas ir ģitarists mūsu grupā, bija kreisajā skrūvē, ar kuru mēs pēc tam spēlējām divatā. Un viņš piedāvāja man Varakļānos, bija uzņēmums Margota, kas saldējumu tirgo. Saldētu. Jā. Un viņam vajadzēja to noliktavas vadītāju.
Un viņš man tā kā zvana, viņš saka, negribi nākt. Vai man tā Rīga laika bija drusku tā kā apnikusi visu laiku strādāt. Un uz tādu, cik tur maksā? 250 lati. Man uz to laiku, es tā kā par Saulēm un Olimpiku kopā pelnīju kaut kāds 2,5 štukas latu. Tā kā tajā laikā. Jā. Un es kaut kā man tajā brīdī, es pat vispār nedomāju, saku, jā, es nākšu. Vienīgais jautājums, ko es viņam paprasīju, kā tu domā, es varēšu tik galā? Un viņš tā, jā, droši, tāpēc es tev zvanu. Un es tā viņam, davai es eju, un es aizgāju un abiem diviem darbiem un aizgāju Varakļā strādāt. Es 10 reizes mazāk algu, bet reāli bija baigi starāk. Atnācu atpakaļ uz Varakļāniem, atpakaļ pieķēros mūzikai, ballītēm un tējai. Tējas vakariem. Jā, tējas vakar izsacīšu gaismā. Un, kad Piera pieskarsies grīdē. Mēs neapsveicām Artūru Krūmiņu pagājušajā nedēļā. Tieši oksimorona laikā viņai bija dzimšanas diena. Tāpēc Artūru daudz laimes. Baltu dieniņu, lai viņa dodi, dīžani, ražani mīlējoties. Jā. Artur, lai tev viss izdodas. Un Ingai Mazurei arī šodien diezgan apaļa, nežēlīgi apaļa jubileja. Viņu Rādio 2 tur intervēja un apsveica. Inga Mazura, tā, kurā, zināt, pankūkas ar Normundu Liepiņu kopā uzstājās. Un var sakot, viņa izskatās gadi 25 viņai varētu dot, ja apskatīties. Viņai 60 gadi. Ai, kādi mēs delikāti esam. Es te centos būt pozitīvs, un tu ņēmi un šitā te meiteni. Nē, tas taču ir pozitīvi, bet tas ir pozitīvi, ka 60 gados var izskatīties 25. Viņa Facebookā vienkārši bija. Kad man būs 70, es teikšu, piedodiet man meitenes par šo, bet pagaidām tas ir daudz. Tas ir daudz. Jā, bet viņi izskatās labi savos gados. Pārāk labi. Labi, ja jau visus sākam apsveikt, tad Latvijā diezgan slavena persona Stefānija Šimanovska. Viņai, cik palika? 6 gadi, bet jā, viņai arī palika šodien dzimene. Forši. 9. Tā ir mana māsas meita. Viņai tieši šodien dzimene, tāpēc Stefānija daudz laimes dzimšanas dienā. Es izmantoju vienkārši dienas stāvokli. Pastāst tu kaut ko, es izstāstīju savu nenormāli interesantu stāstu. Drausmīgi. CV. Veikls raidījums sanāk. Ar veiklām pauzēm. Veiklām reakcijām. Mēs ar pauzēm žonglējam, kā mākslinieki. Es dzirdēju, tas BBC laikam, vai tas kur muzikālais kanāls Anglijā ir, kur klasisko mūziku pārraida. MTV, tu domā? Nē. Kaut kāds angļu nacionālais raidstacija bija. Un uztaisīja dziesmu kompozīciju, kur pilnīgs klusums. Orķestris sēž, mikrofoni ieslēgti, orķestris neko nespēlē. Un to raidīja tiešraidē un kaut kāds pusstundu vai 40 minūtes garš skaņdarbs, kur neizskanēja neviena nots, neviena skaņa. Skaņas, tā kā fona skaņas, bija kaut kur kāds lociņš pieskārās kaut kam. Es sapratu, ka vispār tā būtu liela laža, ja tur kāds lociņš kādu sīnoti izdotu, ja? Tā būtu liela. Čalis nejauši noklapojas, jā. Tā būtu nepareiza nots, jā. Pārrakstam, jā. Es ir pārrakstam. Jā. Čalis noklapojas. Vai tas nebija kaut kādā koncerta zālē milzīgā ar skatītājiem un pēc tam ar aplausiem un ovācijām? Kaut kas tāds bija pirms gadiem 30. Kaut kā nosacīta nesen. Ārprāts. Performance. Atceries pagājušajā raidījumā stāstīju epizodi par to sievieti, kurā ļāva ar sevi darīt visu, ko ļāva darīt. Jā, un man tad piezvanīja klausītājs viens, un ļoti smalki par to sievieti izstāstīja. Izrādās, ka tā zvanītāja, klausītāja mana vedekla sakritības pēc. Tā, kas nav bijusi šajā podkāstā vēl nekad. Nē, bija kaut kad 3 podkāstu apakaļ, jā. Un viņa diezgan smalki sekoja līdzi un ar visiem YouTube saitēm man par to sievieti izstāstīja. Mēs varētu piezvanīt viņai tagad un izjautāt. Tā māksliniece, par kuru tu stāstīji, ir nenormāli forša māksliniece. Viņa sauc Marina Abramoviča. Un tas nav vienīgais, ko viņa ir darījusi dzīvē. Viņa vēl bija... Viņa taisa tādus kā flashmobus, piemēram, šis, kur viņa ļauj darīt pilnīgi visu ar sevi, ko
no tiem dotajiem priekšmetiem. Tad viņai sapina matus kopā ar savu toreizējo dzīves biedru, un tad, laikam, cik ilgi viņa varēja izturēt. Tad viņā bija tur bija ļoti populārs pāris Ulais un tā Marina, viņi tur bija pasaules slavens pāris. Lūk, viņš turēja tur nostieptu bultu tieši uz viņas sirdi, cik tur stundas. Viņi visādus tādus taisīja, es kādreiz skatījos par viņu, bija ļoti, ļoti interesanti. Nu, lūk, paldies. Nu jā, atceries savu stāstu, kad par savām to dzīves periodu, kad tu biji mobilās toaletes autovadītājs. Nu, atceries. Ko? Mobilās toaletes? Jā, Mobilās toaletes? Tu vadāji apkakājušos cilvēkus, neatceries? Jā. Es atcerējos vienu. Es ceru, ka vienu. Bet bija ieskaitīts. Jā, tās ieskaitās ir ieskaitīts. Tur šo vairs tā nebija, ka nebija. Tā bija. Tā nevar teikt, ka nebija. Lūk, man arī viens stāsts ir, bet tur es nepiedalījos, tur manis nebija, jā, bet stāsts diezgan tāds savā ziņā ir interesants. Tas notika ar manu draugu. Tas bija ar manu draugu, jā. Mans draugs prasīja, ko jādara. Kā varētu palīdzēt, kad strutoja? Jā. Kā sauc to dakteri? Draugs prasīja. Draugs interesējās. Jā, man to neesmu pat, paldies Dievam, viss kārtībā. Man sakot, 90. gados bija draugu notika. 90. gados bija ļoti modē braukt uz Vāciju, spēlēt uz ielām, jā. Tad bišķi tāda nomaskēta slēptā ubagošana, jā. Bet nopelnīt varēja pulka daudz. Tas bija tāds bišķi žēlabības pēc arī meta, ne tikai talanta pēc, jā. Tas jau nebija tikai Vāciju. Mans kaimiņš, es atvainojos, ka pārtrauc, mans kaimiņš Ivar Šminiņš uz Norvēģiju viņš braukāja, un viņš tur reāli labi pelnīja. Ļoti labi pelnīja. Nē, pārsvarā Vācija bija tā meka, uz Norvēģiju arī, bet retāk tur tā kā uzaicina uz kaut kādiem slēgtiem pasākumiem šitos ielu trubadūrus, jā. Mans švagers arī ļoti, ļoti daudz brauca, kā uz darbus, tur kā komandējumā, jā, un par to naudu sapelnīto sapirka pa tiem laikiem mašīnu, tas ir ļoti jau labi, ka nopelnīja, tie bija tūkstoši latu, jā, un tad māju uzbūvēja, un, var sakot, praktiski no tā pārtika, jo tā dakšiņa starp Vācijas dzīves līmeni un Latviju bija stipri lielāka. Tagad arī viņa tā pastāv, tā starpība, jā, starp dzīves līmeņiem, protams, jā, bet, teiksim, tagad tie 2-3 tūkstoši eiro arī Latvijā ir tie paši, kas Vācijā, pa lielam, jā. Toreiz mūsu 50 lati un 1500 latu Vācijā, tā, saprotiet, liela starpība. Un uz Vāciju brauca praktiski visi, kas mācīja kaut cik, necik 3 akordos uz akordeonu nospēlēt kādu šlāgerīti, jo šlāgerīši latviešu un vācu sakrita. Viņi atpazina tās dziesmas, tur dažu skaistu ziedu, gaujā kājas, jo šo visu drellēja pariņķi. Vācieši to ļoti labi uztvēra, galvenais nelažot, un duetā viens ģitāru, mēs lažojām, bet, galvenais nelažot. Nē, es arī biju pāris reizes aizbraucis. Mūsu lielākais sasniegums bija, jo toreiz bija vīzu režīms, tev bija laika limits, tev bija 2 nedēļas laikā fiksi atbraukt, nopelnīt mašīnu un braukt atpakaļ. Un lielākā laime bija atpakaļ ceļam nopelnīt benzīnam, lai tev pietiek tikt mājās tos 1000 kilometrus atgriezties. Un bija reize, kad mūs no Lietuvas vidienes, mēs pa ceļam akordeonu pārdevām, lai benzīnu ielietu kanniņu. Tad mums... Tik slikti gāja? Akordeons arī bija slikts, bet tik slikti gāja, jā. Tieši tā. Mēs pusbadā ar savu korišu miljonāru braucām no Vācijas.
Un Lietuvas vidienē, es neatceros, kurās pilsētās, Lietuvā, jā, mēs uz Jelgavu braucām, jo tur miljonārs kojās dzīvoja, mēs tur pārnešķojām, tas pa Zaķi aizbraucu uz Reizekti atpakaļ mājās pie savas 6 gadus vecās meitiņas toreiz vēl Zanes. Es biju jauns un meita bija maza un, var sakot, es ar Zaķi atbraucu mājās, atgriezos no peļņas Vācijā ar Zaķi, mani nenoķēra. Lietuvas atgriezies dzīves un vesels parāda. Un laimīgs galvenais. Mājas. Un tādas apsolījumu. Nekad vairāk. Nekad. Var sakot, nē. Es nepabeidzu par Lietuvu. Ja? Lietuvā pusceļā mēs kaut kāds, mēs vairākus balsojām. Tukša bāka, netiekam mājās. Ja? Mēs Lietuvā balsojām kaut kādas mašīnas un latviešu numuriem apstājās mašīna. Un mūs ar virvi aizvilka līdzi Jelgavai. Iedomājies? Virvē, jā. Tā kā trosē, un mēs džekiem sakam, mums nav benzīna un tā, un viņi mūs atvilka, bet viņi tādi tirgoņu tipa tādi, tādi braurīgie, jā. Viņi pēc tam izkāpa ārā divatā no mašīnas un tā nāk klāt draudīgās pozās. Veči būtu jāsamaksā. Es saku, mēs sakām, galīgi nav. Mēs knapi, reāli ēst nav ko, benzīna nav. Viņi, ejiet, jūs zināt, sakāpa, virvi nokabināja, sakāpa un aizbrauc. Ar kaut kādu 5. žigulīti mūs atstūma, atvilka līdz Latvijai, Jelgavai. Kaut kāda pila. Ar ko jūs tur bijāt aizbraukši? Ar golfiņu. Ar mašīnām vieglajām parasti braucu, jā, ar otro golfu. Vai pirmo pat, pirmo, jā. Kaut kāda pila benzīna bija, mēs līdz Jelgavai aizbraucām beigās, jā. Viņi aizbrauca tie mūsu stūmē, kaut kādi pāris litri bija. Tikā mājās. Un tie gadījumi bija daudz, un daudz tādu laimes meklētāju braukāja uz Vāciju toreiz. Es biju 2 reizes šitādā veidā. 2 reizes, jā. Otrais. Pēc pirmās reizes pateicis, ka nekad vairs. Tas, zin, kā ar tējām ir parasti. Tu otrā dienā saki nekad vairs. Bet tad pienāk tā... Es aizmirstās. Tad pienāk tā diena, kā aizmirstās? Izdzēšās. Jā. Un šitā uz Vāciju brauca bieži. Un tad miljonāram bija vairāk ambīciju kļūt par miljonāru nekā mani. Jā. Viņš biežāk... Viņš biežāk brauc uz to Vaterlandi. Jā, un viņš tāds varonis Janka ir manā dzīvē bijis. Tas, kur es satiku pie Statoila pirms jau 3 nedēļām, kuram jutās, ka naudas nav. Ļoti jutās. Man vairākas dienas vēl zem deguna tā jušana bija. Viņš šausmīgi. Tas bija tas, jā, kur mēs Janka, jā, viņš sociāli ļoti nokāps pa kāpnēm zem uz zemu. Es domāju, ka viņš šajā dzīvē vairs uz augšu nekad netiks. Jo, kad tu krīti tur... Viņš pat pagrabā izredzes savu bedrī, jā? Jā, viņš vēl roka, jā. Viņš vēl nav beidzis rakti. Viņam skan Edgara Liepiņa vārdi, vajag tik rakti, jā. Lūk. Janka bija tāds nedaudz, es gribētu viņu aprakstīt, portretu, jā. Viņš nebija tā kā lunis, viņš bija lunis, bet viņš, tā kā viņu nemobbingoja, biedri viņu neapbižoja tā, ka, nekacināja, bet viņš bija tāds lēnprātīgs, tāds easy. Viņš tā lēni runāja, jā, bet viņš bija diezgan talantīgs. Es viņu esmu arī gan tējas dzēris, gan kāzās spēlējis, gan ballēs. Viņš bija mežradznieks, viņš spūtā mežragu, jā, specialitāte bija. Bet viņš spēlēja basgitāru. Grupā Non-Divīzija, starp citu, kopā ar Normudu Liepiņu un daudziem citiem džekiem. Un viņam bija laba balss, starp citu. Viņš tā šlāgeriski dziedāja, tā, tīri un kvalitatīvi un ļoti forši. Lūk, un es ar viņu arī esmu pāris kāzās spēlējis, un vienās pat kāzās bija arī kurios, ka mēs spēlējam, cilvēku 40-50 kāzas, maza skolas telpa, sporta zāle vai kaut kas, un viesi uzvedās, kā viesi, ja? Viesi ir viesi, viņi ir saimnieki savā sporta zālē. Jā, ne savās mājās. Jā, un vedējs vai kas gribēja kaut ko teikt, runu vai kaut kā, un nevar nomierināt klusumu, gribu parunāt, gribu kaut ko. Un tad Janka pieskrien pie mikrofona un pilnīgi iebļāvās. Tā, lūdzu, dārgie viesi, lūdzu klusu. Ja domājas, muzikāts pieiet un apklusina, principā viņš ir otršķirīgs, pakalpojošs. Viņš ir nemirstīgais. Jā, un viņš tik skaļi un kategoriski noklusināja viesus, ka pat uz pīķiem izslēdzās pastiprinātājs, aizsardzība nostrādāja, viss tur apklusē. Tas bija Janka, jā.
Es iedomājos to episko vainu. Ja. Viss apmēram tā gan viss kā nobijās, tā apklusēja, jā, tūlīt kaut kas būs interesants, laikam spēles, kaut kāds rotaļas. Nu, lūk, un tad vēl Janka strādāja par sargu tajā pienenītē, kur mēs grupa Vejs spēlējām. Nu, leģendārās balles bija vēl leģendārākas pirms Zanzibāra. Nu, ļoti, ļoti sen. Pienenītē, piena koncertu kombināta klubā, tā viņš saucās. Viņš par naktsargu strādāja tur, un viņš arī daudz tējas dzēra pa naktī viens pats, jā. Un tā kā balle beidzās, un viņš tā kā konspiratīvi mūs aicināja ieraut pa tējas kausiņām vai tēju kamālī krūzītēs, jā. Tasīties, jā. Par tējas tasītē ieraut aicina, un viņš tā ļoti viltīgi, un tā, lai tie vadība, kas tur tie stingrie, kas mūs tur pieskata, nu, pieaugušie cilvēki, jā. Viņš tā konspiratīvi un viltīgi. Pēter, mēs viņu parodējām pēc tam, viņš tā par memčiku kļuva tas Janka, jā. Pēter, atnāc te vads jāapskatās. Nu, tā kā meloja, nu, tāds viltīga viltība, jā. Viņš man iemāna savā kabinetā un iedot man to tējas kausu izdzert. Nu, saprati, es to mēģinu to viņa raksturu un atmosfēru padot, jā, ka viņš tā vienkārši uzreiz šis moments atsauc atpakaļ Igaunijas stāstu. Nu, te pasaules vadiņi apskatīties, un pēc tam saka, vēls jau jāiet gulēt, ir Pēterī. Apmēram, bet tur mēs visi bijām tēmā. Nē, tas insights bija uz visiem attiecās. Teiksim, ja tur man viltība, jā, es svešu insaidu atšifrēju, teiksim, Igaunijas gadījumā, jā. Tajā Jankas gadījumā mēs visi zinājām, par ko ir runa. Tas ir piemiegt acī, jā, un tad ne tikai man, viņš arī tur Aldi atnāc te vats, jā. Nu, tas bija tāds, kādēļ ļoti viltīgs gājiens, lai, aizlavīties tur un nedarbus darīt. Nu, lūk, un viņi ar Janku aizbrauc uz Vāciju, miljonārs ar Janku, tandēms. Viņi aizbrauc uz Vāciju, un kā vienmēr, īpaši neiet. Kas varētu noiet greizi? Pa lielam, to, ko tu nopelni pa dienu, un bija tie čempioni. Mans švagers bija čempions, viņš pelnīja ļoti, ļoti labi tajā Vācijā, jā. Un šitie pārējie visi švaļi, jā, tādi kā mēs, viņi neko nevarēja nopelnīt. Ēdienu viesnīcē noteikti nepietika naudas nekādai viesnīcai, jā. Visi mašīnās parasti gulēja. Jo, bija dārgi tomēr. Tur 25-30 markas par nakti, tas bija, too much dārgi. Nu, lūk, un viņi kaut kādiem turkiem sapazinās, kuriem bija auto stāvvieta savējā, auto placis. Jā, un tad viņi, es neatceros, kādā sakarā viņi tur kaut kāds deals viņiem tur bija. Nu, lūk, un turki atļauja tajā naktī tajā stāvvietā pārnakšņot mašīnā. Iedzīt mašīnu stāvvietā un tur pārnakšņot. Man liekas, ka vairākas naktis pat. Nu, lūk, un vienu nakti Janka, kā pateikt, Jankam vajadzēja iziet pa lielo, defikāciju veikt. Ar lācīti cīnīties, piesiet zirgu, saprati, jā? Par zirgu īsti laikam nebūs pareizi, jā, bet jā, par lācīti. Piesiet zirgu, pareizi, ir. Piesiet zirgu. Man liekas, par zirgu ir pa mazo. Man liekas, tā saka, jā, piesiet zirgu. Nu, labi, nav svarīgi, jā. Bet, palielo, nē, tas ir svarīgi. Tas precizējums un ir svarīgs. Tas ir skaidrs. Nu, lūk, tā bija. Jo rezultāts jau ir ļoti atšķirīgs krasi. Jā, un pamanāms un nepamanāms, jā. Vai pamanāms vai nepamanāms. Nu, lūk. Un tā bija nakts, jā, un es nezinu, Dienvidvācijā naktis baigi tumšās ir. Tur tā dienvidos tā ātri satumst un ļoti tumšs. Es neatceros, kur viņi īsti bija, bet tā bija nakts. Pienāca diena, jā, un turki pasauc tos divus gulētājus, miljonāru ar Janku. Pasauc pie sevis un saka, kas klucīti, vēl kluci nolikt, saucās, jā. Kas tur klucīti nolika stāvvietā pa vidu? Un ļoti neapmierināti, ļoti lamājās, jā. Nedomās tie ekspresīvie, vai kā pareizi pateikt, enerģija, šitie, turki, jā. Vācijā, kur viņi ir iedzīvojušies, viņi ir saimnieki tur, jā. Un kaut kādi bomži, jā, reāli bomži, jā. Jā, viņiem atļāva pavelti tur pārgulēt tajā stāvvietā, jā, un viņa tādu atstāja viņiem suvenīru, jā, šo te kluci nolika. Viņš tagad esmu suvenīrs Latvijas. Var sagot,
tie turki kaunina tos divus viesus no bijušās Padomju Savienības. Kaunina. Un tad Jankam ienāk prātā attaisnojošs tāda replika vai iestarpinājums. Viņš tādu kā ideju iemet, jā, bet varbūt, ka tas bija suns. Un Turks saka, dārgais cilvēku, vai tas suns ar papīru slauka? Tas ir Janka. Nu, redzi, man arī ir savs sūdu stāsts. Jā, tas nav tavs, tas ir Jankas. Nu, Jankas, bet reāli es tur nebiju klāt. Man to miljonārs izstāstīja, tas bija baigi smieklīgi. Tu domājies, arī prāta tur. Viņš sevi nodeva ar papīru. Ja ne papīrs, varētu uz suņa padomāt. Kādam sunim jābūt, protams. Domājies, autos stāvvieta, asfalts, jā, visur, un, kas tā dara? Nē, varēja tos papīrus vēl attīt, paskatīties, varbūt tie kādi kvītis rēķini, un tos suni varētu atšifrēt. Identificēt. Vismaz šķirni. Toreiz DNK vēl, man liekas, nebija tā zinātne tik attīstīta. Šis ir labs, šis ir ļoti labs. Man liekas, ka Jankam tas bija pirmais pakāpienis. Man ar Janku ir ļoti labas atmiņas vispār. Es viņu atceros tāds lāga, tāds lēnprātīgs, varbūt, ka tas suns, saproti, pats suns zin, ko ēdis, jā. Viņš to zina, ka viņš to izdarījis. Ja? Bet viņš gribēja pamēģināt. Varbūt sanāks. Bet turkus nav tik viegli apstūri aptīt. Viņš jau vienās prātā viņš noteikti nodomāja spožu ideja. Es iedomājos, kā miljonārs jūtās. Kurš šis iespējams, ka sāk nenojauta. Kurš iespējams tiešām izbrīnīts. Man iespējams. Varbūt kāds arī noticēja. Miljonārs mums ar sākumā padomāja. Mums tas suns. Atpakaļ mājās, brauc 1000 kilometri. Brauc vēl Spriedelē. Pagaid, bet ja suns, piemēram. Bet tad tur jābūt lielam sunim. Nes, kas tā pa šķirni bija tam sunim, jā. Jā. Nu, lūk. Kaku sūdzi, kaku jokiem maži. Vistīzlākie, bet visrēcīgākie. Nu, tā ir skaņa dabīgi, jā. Šis bija labi. Šis ir labs stāsts. Ļoti labs. Nu, es pilnīgi līdz asrām pārspējos. Man Jankas tēls jau pilnīgi galvā ir salicies. Es ceru, ka... Kas viņam nodīga? Kāpēc? Kurā brīdī viņš nolikās? Kurā brīdī viņš piespieda lifta pogu uz leju? Redz, viņš dzīvoja ar vecākiem. Viņam tie tādi arī interesanti vecāki, tādi īzī, bet baigi foršais fāterīts viņam bija. Bet viņš bija vecāks par fātera vecumu. Viņš tā kā tāds, jau viņam tad bija kaut kāds 70 pāri gadi. Viņš ar to visu laiku tā trumpoja. Mums bija tā muzikanta istabiņa, kur viņš arī pa sargu piestrādājuši, tā kā mainījās ar dēlu. Viņš šādi nonāca lejā, un mēs tur tusējām, traucējām praktiski, mums vajadzēja lamāt, jā. Viņa.
Vai it kā vajadzētu. Jā, viņš nāk lejā un sāk kaut ko stāstīt interesanti, tā kā jokoties, bet tāds pēc izskata tāds vecis, kurš, tāds riebīgs, jā, bet baigi tāds jauks cilvēks bija. Viņš vienmēr cik man gadu pasaka, cik, 70, tāds, saprot, tāds komunikāls. Lūk, un viņš ar vecākiem, mamma bija un tēvs dzīvi un dzīvoja. Viņš kaut kur pēc tam kaut kādu ilgu laiku kosmonautu ielā dzīvoja. Tur, kur Zanzibārs, tur, kur Vitolds, kur Normunds, tajā. Es taču pats tur īrēju. Lūk, es viņu kādu laiku pat redzēju, kā viņš slāja uz mājām bieži vien. Viss kārtībā. Gadi iet, viņš tur janka, jā. Un tad man mamma, man liekas, pateica, ka nomira tēvs Jānis Žeikars, uzvārdiņš. Jānis Žeikars, jā. To krievi sauc Žeikera. Mēs vārtā par to paņirdzām parasti. Žeikera. Šo tam Žeikera džēlējiet, tā. Lūk, un tad mamma saka, nomira fāteris, kāds jauks onkulīs, baigi žēl kāba, jā. Kaut kā tā, un tad Janka pazuda no mana apvāršņa. Un tad viņa kaut kāds kursa biedrs man raksta Facebookā, saka, kur Janka, vai tu nezini, kas un kā. Un tad es viņu satiku, pat 3 nedēļas apakaļ Statoilā, un spriežot pēc viņa izskata, pēc smakām, neteikšu smaržām, smakām, jā. Es saprotu, ka ar viņu ir cauri. Un tas kursabiedrs arī viņam aizsūtīja video vēstījumu ar Janku. Janka pasakīja čau Dzintaram. Ja? Es aizsūtīju viņam to vēstījumu, viņš tā atraksta, baigi žēl, bet tas laikam bija gaidāms. Es saku, viņš tāds vientiesīgs, tāds easy bija. Viņš pastāvīgi nevar savu dzīvi sakārtot. Ja? Ne viņam sievas, ne viņam vairs vecāku, nekā. Viņš attiecīgi pats nespēja par sevi parūpēties. Tas ir galvā kaut kas tur. Tāda attīstības tas mirklis pakāpes, nezinu. Cilvēki netiek galā ar savām ikdienišķām eksistences problēmām. Tur. Bet lai vai kā šovakar es saku lielu paldies Jankam par stāstu, par suņa stāstu. man ir vēl viens īzīs stāsts par... pavisam īzīs stāsts. Man ir korišs viens, viņš par mani jaunāks par ļoti daudz gadiem, viņam kaut kā 20 gadi šobrīd. Toreiz, kad mums bija tie slavenie džem vakari ar grupu Kingi, ar Māri Lomniku, ar Osi un viņu klavišņiks uzvārds viņam tāpat kā Prāta vētras vokālistam. Tieši tāds pats, perfekti tāds pats. Kalpers? Jā! Malacis! Wow! Lūk. Jā, un viņš ir talantīgs visā. Viņš tur kubiku saliek sekundēs, tur klavieres, piano spēlē ļoti labi, tā kā uz sitienu, jā, uz dzirdi, uz tās muzikāls, ļoti jauns un attīstīts puisis. Un viņš jau laika Kingos spēlē, bet viņam tie jaunības, tie tarakāni visādi, un viņš tur kavēja pasākumus, kavēja mēģinājums. Bija ļoti pacilāts, ka viņu uzaicināja. Viņam bija citas dzeles. Jā, bet laikam tā vecumu tomēr tā ir, ka viņš grib tomēr pa gaisu vēl nedaudz lidot kaut kur tur, jā. Un puišiem plāns, bizness, tur grafiks, savas lietas, kas stingri jāievēro. Viņš jauns puisis. Nē, jebkurā gadījumā tas klienta priekšais atbildīgs, tad taču jābūt ir tikos. Jauns puisis, raspīdzēs. Nē, es par grupu, jā, par viņu skaidrs. Nē, viņš tā kā atdalījās. Arī tas nav svarīgi, jā, bet mēs sapazināmies tajos džem vakaros, jā. Un mēs tā kā sadraudzējāmies, tā kā, tādi čomiņi palikām ar viņu, jā. Viņš mani tā kā iecienīja, jā, un es iecienīju viņa to talantu, un lūk. Un viņam faterīs tāds diezgan gados pavecs, kā viņam bija pāri 70 uz to brīdi. Un es viņu atceros, viņš bija piena kombinātā diezgan liels pipars, diezgan liels tur vadībā, valdē un akcijās, akcionāros. Un tā, es tur tajā kombinātā kultūras namā spēlēju balles un visi, jā, viņš tur bija viens no tiem, kas, ar kuru jāsveicinās, višku jāpaklanās un tāds liels pipars bija. Lūk, viņš tā rēķina diezgan bagāts bija un sapelnīja daudz naudas un māju uzbūvēja tādu milzīgu, jā. Varbūt pat lielāku kā manējā. Lūk. Kur vairs lielāk? Mēs tajā mājā bijām vienu nakti, mēs tur pavadījām arī jautri laiku, spēlējām instrumentus un visu kaut ko. Lūk, un mēs tādi koriši, un pagāja kaut kādi gadi, un šogad ziemā laikam pirms gada laikam. Viņš iet garām džemam, ierauga mani, pienāk klāt. Čau, tur kā iet, aiz Zviedrijā pastrādāja, aiz tur, aiz šitur.
stāsta to, kas man patiesībā ne ļoti interesē, bet, tad jaunā džeka gaitas, kuras, laikam, jā, un mēs kaut kā, tā čilīgi runājamies, jā, viņš saka, pagājuši zina, tēvs aizgāja. Es tā saprotu, neiebraucu tajā, kā saka, lūzumā, ja tās sarunas. Es tā, jā, forši, jā, un tā, ar atbalstu, jā, un es tā, jā, forši. Un es tā, tu saproti, ka es esmu bišku, jā, tāds, kāds esmu, sorry, kaut kā izlīdzināju, viņš neapvainojās, jā, bet es tā kā tādu atbalstu iedevu tam, kā teikt, traģiskajam pasākumam. Ne, viņš bija gados, jā. Viņš slimoja tēvs ar kaut ko neatcerot. Vecuma slimības. Lūk. Es vienkārši pazīstu to tēvu arī ļoti jau gadiem sen. Lūk, tā nesmuki sanāca, ka es tā izrunājos. Lūk. Kā tev? Jā. Nē, pabeidz, jo es pabeidzu. Nē, es par to čari domāju, es tieši gaidu par viņai likteni, tu tā izstāstīji kaut ko, un tad nezinu, kas ar viņu tur tālāk. Viņš ir jauns, viņš kaut kur ceļu ārzemēs. Ar saviem talantiem un nekur mūziku nedarbojas. Nē, kaut ko mēģinot, ir tie, kas iesāk, viņi tā kā bijušo muzikantu vairs nav. Viņš var iepauzēt, viņš kaut kur pārzemēm var pabraukāt naudu, papelnīt vai kaut ko, jā, valodu tur jā, iespējams, viņš paliks nedaudz vecāks un tad pieķersies vienkārši nopietni. Jau šajā sarunā viņš saka, es tur satiku tādu, vācam komandu, tūlīt grupa būs, gan jau, ka nebūs, jā, kā vienmēr tās sarunas. Bet, 100 punktu nebūs. Katrā ziņā par to mēs runājam, jā, parunājām, ok, bet kaut kad būs. Es gribēju jautāt, kā tev radošā dzīve? Radošais potenciāls man ir tā, ka es ņemos. Kaut ko papubliskoju, bet neko es nevaru tagad pagaidām neko nestāstīt, nerādīt. Kas ir. Kaut kādas dziesmas, kaut kādas, tāds tavi. Nē. Es ar citu, es nezinu, Tu saprati, ka nevajag. Nē, es nevaru saprast, vai tie, kas raksta dziesmas, kam sanāk. Viņi to raksta tā kā, tāpēc, ka lielākā daļa, cik es redzu, ka viņam tā vajadzība. Viņš tā kā viņš sēž, viņš jūt, ka viņam to vajag pateikt. Organiski nāk ārā, jā. Man tādas īsti vajadzības es neesmu jutis savā dzīvē. Varbūt vienreiz, divreiz. Man ir bijis, starp citu, pāris reizes, 2 vai 3 ir bijis, kad naktī ienāk prātā motīvs un skan, un teksts. Ne jau visa dziesma, bet tur kaut kāds panta skelets un piedziedājums, krūts piedziedājums. Tajā brīdī liekas krūts. Un skan, un kā piemosties, un nevar atkārtot. Nevari. Man ir bijis arī kaut kā, liekas, hīts, baigi labi skan, super, jā. Un pēc tam kaut kā... iespējams, viņš sapnī ir tikai hīts. Jā, tava apziņa tā uzskata, jā, realitāte tā neuzskata. Tāpēc, ka tad var pamostas, iespējams, tas būtu, tā kā tu uzlikt uz papīra, iespējams, tas būtu kaut kas plagiāts vai kas. Vai plagiāts. Kas to zina? Jā, bet kāds reizes 2 ir bijis, un pēc tam man likās, ka iespējams, ka man tā kā ir talants no kaut ko. Bet tāpat laikā ir dzirdēts, ka ir cilvēki, kas, tā kā ir tā teorija, ka to var uzskačāt. Ka to vienkārši, kā jebkuru skilu vajag vienkārši ņemt katru dienu. Nodarboties, jā. Tā runā komponisti arī. Jā, man tas pats Viktors, kurš spēlē pārsvarā ar Lobodu par ģitāru. Labadā. Bet reizēm mēs arī kopā uzspēlējam arī kaut kādus pasākumus. Un viņš teica, ka viņam ir čoms, viņš dzīvo Latvijā, bet es tur nesapratu īsti par pilsonību Latvijas. Viņš ir vai Igaunis, man liekas, viņš Igaunis varētu būt. Viņš dzīvo Latvijā. Vispār nav starpības. Un viņš ir profesionāls dziesmu rakstītājs. Es saku, kā tas ir? Viņš saka, viņam ir uzdevums katru dienu uzrakstīt 3 dziesmas. Tā kā ne jau hītus, bet 3 dziesmas. Un viņš iet uz studiju kā uz darbu. Katru dienu viņš raksta 3 dziesmas. Viņš raksta, un viņam ir un vīk pa laikam izšauj pa kādam ļoti labam gabalam. Un viņš tirgo tās dziesmas, viņam tas Kirkorovs ir nopircis kaut kādas tur 2 vai 3, tur kaut kādas Brežņeva laikam bija. Viņš man sauca tos lielos Krievijas māksliniekus, kas ir nopirkšu. Un uz tā izrādās var ļoti labi nopelnīt. Ja tu
Bet viņš ir tiešām tā arī sācis. Viņš to ir pieņēmis vienkārši apzinātu lēmumu. Un vienkārši sācis rakstīt. Tāds ir uzdevums katru dienu. Es tur uzrakstu 3 dziesmas. Nav svarīgi kvalitāte tik ļoti, teiksim. Mana versija, ka viņš varbūt uztrenējies pīlītes spraust, ne? Un batonus karināt uz ausīm. Arī nevarētu tā būt. Nav variants. To, ka viņš ir autors tādai vai tādai dziesmai, viņš jau pierādīja. Tā jau nav tik liela. Labi. Man vajag ienest savu artavu šo raidījumu padarīt interesantāku, jā. Nē, bet izrādās tādu cilvēku ir ļoti daudz. Amerikā viņš tā ir savs songwriteri, viņi ir paši reti izpilda vai vispār nekad neizpilda. Viņi sēž un tas ir sava veida biznesa. Bet es uzskatu, ka kaut cik talantiņam tomēr uz to jābūt. Ir kaut protams. Tieksmē kaut kam tam līdzīgam. Iespējams, viņš varbūt kaut kādus dzēlīšus jau tur rakstīja un vienkārši izlēma pārvērst to tādā nodarbē. Viņš arī pats ļoti labi dzied, tas čalis. Viņš bija aizbraucis uz Krieviju, uz Golas, novinnēja tur to tikšanu. Un pašā pirmajā tajā... Busulis, jā? Nē, tas nav Busulis. Tu par Busuli? Man liekas, Igaunis. Viņš ir Igaunis vai viņš ir arī no Krievijas, kurš pēc tam pārvācies. Es īsti nezināšu to stāstu. Ja ļoti interesēs, var Viktoram uzprasīt pat vārdu uzvārdu, un tad var uzzināt par viņu visu, ko grib. Un viņš aizbrauc uz Krieviju, novinnēja tur to Golosu, ne jau novinnēja tā kā vispār, ka tiek, bet viņš novinnēja tiek līdz tām, kas ir tiešraidēm. Un tajā tiešraidē viņš nodzied dziesmu, un pēc dziesmas pasaka, tā kā, es nezinu, viņš tiek tālāk netiek, es tur tik smalki tas stāsts necos. Viņš vienkārši... Vai tu savā spēlē, tu savu mafiju? Jā, ka viņš pasaka, to gan man rādīja pat Vidzikā. Viņš pasaka, ka viņš nav atnācis ne pēc slavas, ne pēc uzvaras, nav atnācis pēc uzvaras, ka viņš gribējis pateikt, ka viņš ir tāds un tāds, un ka tādas un tādas, viņš tur nosauc tās dziesmas kaut kādas daļas, ka tas viņš ir autors tām dziesmām, ka kaut kā, tādu to savu godkāras momentu čalis tur noķēra tajā teļukā. Un viņš tur tik pa laikam tur kaut kur braukā, cik es saprotu, kaut kādām tur ir vietas viņam Igaunijā, vēl kaut kur viņš ir, tā kā iecienīts kā mākslinieks, viņš tur ik pa laikam braukā par diezgan sakarīgiem honorāriem, tur kaut ko padzied. Jo, Viktors, vienkārši viņš Viktoru kā ģitāristu, ik pa laikam tur nolīga. Sen nav dzirdēts nekas par to, bet vienā brīdī tur Viktors diezgan aktīvi ar viņu brauc. Profesionāls producents, jā. Jā, bet es nezinu, man par to ir... Es nezinu, es kaut kad biju domājis par to tādu, bet es domāju tā, ja es kaut kāds sasniegšu tādu līmeni, savu to vokālu uztrenēšu tādu, kad es uzskatīšu, ka var ķerties pie kādiem autoru dziesmām, tad es drīzāk meklēšu savu, kas man uzrakstā. Es drīzāk nopirkšu dziesmas. Tā kā variants. Un es nemaz neuzskatu, ka tas ir slikts variants. Ir cilvēks, piemēram, kam labi sanāk rakstīt, Baltacis dzied svešas dziesmas visu dzīvi, viņam savu vispār nav. Jā, un dzied. Jā, un kas tur slikts, teiksim? Nē, nav slikti, labi, vienkārši kas tu esi, jā, ja tu esi tas, tu esi tas, ja tu esi tas, tu esi tas. Jā, kāpēc? Ja radoša persona, kurā izsakās. Dziedātājs tur, jā. Var būt labs dziedātājs, var būt slikts dziedātājs. Tas arī tik stiepts jēdziens. Tu vari būt labs dziedātājs un nepatikt nevienam, vai arī ļoti slikts dziedātājs un ļoti daudziem patikt. Un tādi Facebookā arī man ir, un es nevaru saprast, kāpēc. Kāpēc tev viņi patīk? Man viņi patīk. Beidz skatīties manu Facebook. Tas par tevi tikko slikti izteicos. Netaču. Nē, tu esi tajā liftā, kas ar podziņu uz augšu esi. Spiež, bet nestrādā. Es tikai spaidu visu laiku. Podziņi it kā iedegas, bet lifts neiet. Jā, un liftā blakus man stāv suns, kuram vajag uz tolti. Rokā papīrs. jā, viņš spiež pogu uz leju. Nē, viņš ne pogu spiež, viņš vienkārši spiež. Mums te lauku joki aizgājuši riktīgi. Es gribu repčiku nolasīt, kurš ir ļoti, ļoti, ļoti banāls, ja? Man kādreiz vārds banāls asociējās, tā kā izklausījās kā vārds banāns, ja? Vārds sakot ļoti banāns teksts, lūk.
Bet ko es par banālu gribēju pateikt, nokomentēt? Viss vienkāršais, viss pašsaprotamais, viss ikdienišķais un tas, kas dzīvē pastāv, ir banāls. Jo mēs to vienmēr zinām, un kad to atgādina, tas izklausās banāli, bet patiesībā tā ir patiesība. Tāpat kā baušļi, ja? Viņi saka, atgādina banālas lietas. Ja? Bet nevienmēr mēs gribam to ievērot, nevienmēr mums gribās svešu sievu iekārot pareizi. Pasaka, ka tā nav. Kur bez tā? Atceries, tu biji atnācis uz Zanzibāru ar savu sieviņu, ja, pie manis. Un es sēžu kabinetā blakus viņai un čuks tausīju visu kaut ko. Un nākošā dienā viņa tev visu nodeva, ko es viņai tur piečukstēju. Tā es iespaidā. Nē, protams, ka iespaidā, jā, bet... Loģiski. Bet tāpat laikā tās banālās lietas jau mēs pieņemam ļoti viegli, tāpēc, ka mums jau ir... Negribas pieņemt to, kas ir pazīstams. Mēs saprotam, nevis pieņemam. Es tāpēc to piemēru par sievu arī pateicu, ja? Kā es pārkāpu bausli. Es iekāroju tavu sievu. Kā tev vēl pateikt? Kā tev vēl saprastu? Kādu tev vēl zīmi iedot vai mājienu? Var sakot, lasu repčiku ar banāliem vārdiem, un tev būs beigās jāpasaka, wow, forši, ja? Apsoli. Es mēģināšu maksimāli patiesi notālu. Jā, bet es lasīšu veikli, dinamiski un ar bītu. Tā būs Tu gribi daudz, bet vai tas nav par daudz visu pasauli, bet kur to liks tik daudz? Gribi debesis, zvaigznes, arī mēnesi klāt, bet vai pietiks tev spēka to noturēt? Gribi mašīnu, gribi māju pie jūras, gribi dzīvi bez bēdu, kur naudas ik vēlēs, gribi topā būt, lai tevi visi redz, bet vai tiešām to gribi? To sirds sava dēga. Gribi, lai viss tā ātri un viegli, bez sviedriem, bez darba, bez likteņa skarba, bet dzīve nav spēle. Tā prasa savu cīņu. Gribi daudz, tad dari ej un cīnies, ne tikai repo, un pēc tam nebrīnies, apmēram šitā tajā uz priekšu, tu gribi pārāk daudz. Hei! Wow! Es ceru, ka tu ieliksi bītiņu apakšā. Es ielikšu bītiņu tā, lai visiem prieks, un pa virsu varētu arī tu ierepot, kad jau studijas versijā. Kur izsaucieni, tad dari, ej un cīnies, un šitajās vietiņās, jā? Tā prasa savu cīņu, šitos tāds. Jo starp citu, piemēram, paņem jebkuru gabalu, jebkuru piesim, kas ir ciparīgi populārais, nolasi viņu bez bīta, nolasi viņu kā dzejoli. Viņš nepēc kā neskan. Tā, kad tu ieliec bītu, tā kā visu paliec savu formu, viņam uzreiz ir tā... Jā, patiesībā augstās raudzes muzikanti ļoti nicina repu, ka tas ir kaut kas ļoti primitīvs. Patiesībā viņš ir daudz izteiksmīgāks un sarežģītāks par vokālo sniegumu. Bet tu esi baigi trenējies, baigi tev raiti sanāca. Nē, es esmu... Es pat no sākumā drusku tā kā afigeli. Domāju, ka es fonogrammu ieslēdzu, jā? Nē, tā baigi ātri. Es nebiju dzirdējis, ka tikā, iepriekšējais tos repčikas, kas bija Amerikā, tuts. Tas viņš tāds lēns ir. Tagad salīdzināt, teksts iet, tā rīmes iet, tā kā tā valoda lēni salīdzinoši. Tas ir svarīgs no kompozīcijas, protams, jā. Nē, šodien pat reklāmu vien ierunāju. Pink Floyd replika brauc uz Rīgu 10. jūlijā. Replika kā tie, kas izpilda. Jā, replika. Kur varēs dzirdēt reklāmu? Jelgavā, Mītavā. 2 stundu garš šovs, gaismas. Nē, reklāmu, kur varēs dzirdēt Rāģiņā, Deļukā, YouTube'ā, kur? Es varu palaist arī. Varēju atkal palaist fragmentiņu no tā, jo man šodien bija pasūtījums. Jā, palaid nelieliem. 10. jūlijā Jelgavā koncerts zālē Mītavā notiks grandios koncerts, kas neatstās vienaldzīgu nevienu leģendārās grupas Pink Floyd cienītāju. Man patīk šie reklāmisti, ja? No Rīgas man raksta, es pamostos kaut kādi 10 rītā šausmas, ja? Krieviski viņš raksta, tev atnāca tekstiņš jāierunā. Es tā uzrakstu varu vēlāk. Varu vēlāk, es ļoti, ļoti gaidu, ja? Tādu namjoku, kā var, bet... Jā, viņš man regulāri pārskaita
pārskaita naudu, viņš vienā brīdī man baigi šmaucās. Kaut kādu pusgadu viņam rakstu, nauda nav. Es viņam ļoti rūpīgi uzrakstīju, ne rūpīgi, bet aizskaroši uzrakstīju. Kas tas tāds ir, kāpēc man ir šitā čakarē, jā? Oi, piedod, man likās, ka es sāku arī ieslēdzu čigānu no sevis, jā, Romu tautas. Jā, oi, es tev sūtīju, laikam ne tev, laikam kļūdījos. Es viņam aizsūtīju kontu vēlreiz, tad viņš man atsūtīja lielāku summiņu un tagad regulāri sūta, pārskaita. 30 eiro sanāk. Kaut kā 20-30 sekundžu šo te. Par repu runājot, ka man ļoti daudz, artikulēt vajag. Intonācija, artikulācija, akcentācija, ja? Uzsvaru pārnešana, ja? Ka tu vārdu vari zvaigznēs, gribi debesīs. Šitie tie varianti, ja? Tur izteiksmes veidi ir stipri suģestējošāki nekā. Nē, vokālam ir savi, ļoti labam vokālam ir ļoti savi arī plusi. Viņi, bez šaubām vokāls tas ir ļoti augsts levels, ja? Bet kā izteiksmes veids, tu pat repā vari dziedāt, un tas arī būs vokāls. Tu arī vari dziedāt un dziedāt, un tu pat vari labi dziedāt un repot tāpat brīdī. Tu gribi daudz, bet vecam par daudz, visu pasaulī, bet kur tu liks tik daudz? Tādi visādi. Bet man Repčikam lielais pluss liekas tas, ka tu, teiksim, to pašu standartu 2,5 minūšu laikā var izstāstīt vairāk. 4 reizes vairāk stāstu nekā parastā dziesmā. Citreiz, jā, pareizi saki, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs. Cilvēku var nevajag gruzīt. Cilvēkam var pietiek ar vienu domu, kā šodien saulains laiks, kāds būs vakarā, kāds būs naktī. Ja? Ar to arī pietiek varbūt. Varbūt nevajag ļoti garu stāstu, filozofisku traktātu, izklāstu cilvēkam arī pārgruzīt. Pēc tam Repčiku, ja tu ļoti dziļu domu stāsti, viņš varbūt nav klausāms vairs 10 reizes. Ja? Kaut kas vienkāršots, jā. Kā tur jaungada dziesma, kur Busulis dziedāja sit 12. Jā, Rozā Flamingo, jā. Jā, tu vienkārši čīlo, un tev neko vairāk nevajag. Tu negribi ieklausīties. Nevajag tev būv tev sit pa smadzeni, un tu atpūties. Tas ir vienkārši cilvēks. Mūzika, principā, primārais ir izklaidējošais, tomēr nevis audzināt, mācīt un izglītot. Izglītošanai ir daudz citu interesantu iespēju. Jā, bet tāpat laikā, piemēram, pašam Eminemam, kuram nenormāli gari un sarežģīti tie teksti, viņam ir fani, kas, tas, dziesmas no galvas zina, tā kā, nav tas tā, ka, ja pārāk garš gabals, tas savādāk, tas ir kults. Ir kas iemācās. Drīzāk, viņš varbūt ir filozofs, kurš uzrunājis ir un repa veidā pasniedz, jā. Tas Emanuels Kants, kurš lasa savus tekstus, jā, piemēram. Tas ir kā izņēmums, bet, tie ir izņēmumi. Starp citu, viņš tagad redzēju tieši YouTube, laikam, Eminems bija tieši pēc tā. Jā, viņš pateica, Trumpu bija nolicis. Pakju Trumpu, jā. Jā, Trumpu bija nolicis un tieši šodien kaut kurā brīdī redzēju video, kur viens De Niro Oskarā, man liekas, De Niro tas bija. Tas mafijas tēlotājs. Nē, tā melnadainais reperis viens, un viņš teica, ka Eminems esot vienīgais reperis, ar kuru neviens negrib iet, batloties. Tā kā, viņš labs, saka, jā. Viņš tekstos visus iznes. Freestylā, jā, tu domā? Arī jā, bet viņš par tevi, tu nevari izdomāt par viņu tos nesaliksi tādus tiktos tekstus, kā viņš par tevi, viņš tevi vienkārši, tā kā iznesīs. Un viņš tas čalis arī saka, viņš saka, es tur tikos aci pret aci ar tur 50 cent un vēl kaut ko, viņš saka, tur nebija problēma, cipatreiz es tur labāks, viņš tur tā vēl kaut ko. Viņš saka, visi baidījās, ar vaidu gāju, ar vaidu boju, ar balto zānu, visi negribēja, neviens viņu, neviens negribēja viņu konfliktēt tajā ziņā, ka viņš tur reāli, ka viņš ir tik spēcīgs tajās un mākot tik precīzi tajos tekstos, tevi es saprotu, izšķidāt tā, ka, jā, pacelt uz dakšām, jā. Viens kaut kāds reperis, ielu reperis staigāja, es neatceros, vai angļu vai krievu valodā viņš repoja, jā, bet viņš piegāja pie, pa pludmalēm staigā pie jaunām meitnēm, pie pārīšiem, tas bija pie melnā Amerika, tā bija angļu valodā, jā, un viņš saka, pasaki vārdu, un viņš freestylā uzreiz, repo, pasaka vēl vienu vārdu, jā,
un tu tagad stāvi, un te baigi ar kāju, tur kāvi, tur acīm tur slāji, ne, bet kaut ko tur la. Un ļoti pareizi un perfekti bītiņu uzliek tajā Bluetooth stumbiņā, jā. Un ir tādi reperi. Bet tas ir baigais. Tad nē, gan jau to uztrenē arī kaut kādā veidā. Nē, loģiski, jo tev ir baigajam prāta asmam jābūt. Bet tieši uz to tu. Uztrenē, nē, tu kaut kādu vārdu salikumus. Jā, loģiku lietas kopā. YouTube viņš čalis streamojot savus čatru lietu saucamo. Amerikāņu. Un viņš arī tiek uz kaut kā un prasa tur pasakiet tur tos, nezinu, 3 līdz 5 vārdus. Kādus tik vārdus viņam tur, maksimāli sarežģīts ielikt. Un, cik jau es tur saprotu to valodu, jā, un viņš moči, un ieliek, un to stāstu, viņiem nav, protams, pateiks, ka viņiem 4 rindās jāieliek. Viņš to stāstu velk, liekas, kur jau šito ieliks vārdu. Viņš velk un aizvelk līdz tai vietai, kur viņam vajag. Un viņš ieliek viņu. Bet tur ir jābūt tam, kādam jābūt vārdu krājumam, un cik uzsvērts modernē, lai tas vārdu krājums stāv turpat par rokai, lai to var paņemt jebkuru vārdu. Dikcija, ātrums, viņš arī ir tas ātrums, kā tu tagad. Tas, protams, lēnām, cik par tajā dzēļa formā, daudzi jau var norepot. Nav tas tik. Nē, bet saku, intonācijas ritmu izjūt arī ļoti svarīgi. Jā. Tu bišķi sāc lažot, baigi valciski sanāk, baigi dedī reps tāds uzreiz. Jā, un tev jau ir jābūt tam tajās vārdos uzsvaros, tur ar uzsvaru. Jā, message arī jābūt, protams. Veido ritmu. Plus, jā. Un ja tu to pulsu pazaudē, tad vārds, ja tev ja nav. Mēs laiku skatāmies? Mēs neskatāmies, es izstāstīju neinteresantu stāstu, manējo izgriezīs. Es domāju, izgriezīs, beigās paliks stunda. Tā arī būs. Ko tu par koru kariem esi paklausījies kādu kori? Nē, saku man, es ir kaut kādas minimālas vidzikus, kur kaut kādas es neesmu. Es paklausījos dažus. Man patika, kā Kaupers dzied, bet nepatika, kā viņam skan balss. Viņš tomēr ir prāta vētras solists, kora karu ne līderis, bet frontmens. Viņam bija kāda blējoša balss ir. Viņam, kas jau bija kaut kāds pirmais koncerts svētdien bija vakar, jā. Es paklausījos Daugavpilī. TV3 kaut kādi, Google uzraksti atradīs tur. Pēc vairākām reklāmām tu nospied to, teiksim, tukuma koris, jā. Nospied 2 reklāmas, 3 tev uz nerviem bišķi pakritīs, bet tad tu vari noklausīties. Un tīri interesanti. Es dzirdēju tukuma aizkraukle bija Kristīne Pārža. Kaut kā Slabažaņins bija Daugavpils, tukuma ir Samanta Tīna, spēcīgām balsīm patiesībā meitenes. Un Jelgavas violetais bija prāta vēta Kaupers. Es vairāk neklausījos, baigi laiku atņemt, bet būs jāpaklausās vēl. Kas man patika, ka skan viss labi, tikai skaņa slikta. Tāda kā no televizora ierakstīta, tāda flanģeraina, tāda kaut kas slikti skan. Vai kaut kā uz ātru roku, jo it kā es televīzijā skatos, reklāmu noskatījos. Nē, iespējams, tas ir tieši tā, tas ir kaut kāda tā versija, kuru tu vari dabūt, paciešot 2 reklāmiņas, vari dabūt pa velti, ja tu gribi labā kvalitātē, vienkārši tur abonēt TV3 un skaties normālā kvalitātē. Jo, neies speciāli tur netaisīsi ceļš šāda mēroga šovu, viņi tur netaisīs slikti 100 punkti. Es jau algā samaksāju ar reklāmām. Es Air Baltic noskatījos, es Biti noskatījos, vēl kaut kādas noskatījos. Un par katru dziesmu man jāsamaksā. Es gribēju ekrānu paplašināt, palielināt, nospiežu, un viss tur nobruka, un man atkal vajadzēja visas reklāmas no jauna skatīties. Tur diezgan kārties provinciālais apčakars. Jā, tu nedrīkst pauzes spiest neko. Man ieliek rāmjos, bet man par to pretī ir kaut kā tāda, tā kā samazga, ne, bet kaut kas tāds ļoti tas ir tīzeris, vecīt. Tas ir tādiem, ka gribi nehaļau. Viņi taču tērē naudu, taisa šovu, aicina cilvēkus, visu dara. Tu tur gribi par 2 reklāmiņām. Ar Baltikam vēl pie tam nav nemaz tik slikta reklāma. Tas jau pats par sevi piedzīvojums. Ar Baltiku principā mēs nodokļu maksātāji, tā kā, ne? Jā, ja tavu firmu reklamē, kas tev neinteresē, apskīties, kā tai firma iet. Kur tas līdzīpašnieks? Nesalīdzi, manu firmu nedotē neviens. Valsts slimnīcas Baltika ir mūsu kopējā firma. Es par ko arī saku. Es tieši to arī saku. Jā,
Jā, mēs viņu, kā saka, dotējam. Jā. Man patika un nepatika. Un ļoti tas viss, kādai ne horeogrāfija, bet tas scenogrāfija, tā viss izvietojums pilnīgi tāds pats kā pagājušos koru karos. Tās kāpnes nebeidzamās, pa viņām tur kaut ko horeogrāfiju veids jaunieši, ja? Uzdzied solists, uzdzied otrais solists no kora paņemtais, kurš atlasīts kā potenciāli labs. Ja? Ļoti līdzīgi viss tas pats. Jo, tāpēc, ka tas jau viņai ir formāts, kas strādā, tas ir pārbaudas, tas ir viens un otrs. 12 gadi pagāja, ko nozīmē strādā? Jā, bet man liekas, tā ir frančīze. Tā ir laiki mainās, laiki. Jā, bet pagaidi, mēs taču nevaram 90. gadu multiplikācijas filmas skatīties. Chip and Dales un vēl kaut kas. Laiki mainās. Varam, citu, man liekas, noskītas. Ne visas vairs tikai. Ne ar tādu aizrautību kā agrāk. Schwarzeneggera filmas varam skatīties. Varam, bet tā kā bišku, saprot, ažiotāža un tas kastings diezgan spēcīgs bija. Likās, ka tā, kā teikt, jaunieši pavelkās. Gāja hypes diezgan liels. Un tur būs tāds baigais bums, gandrīz vai kaut kas tāds pavisam moderns, kaut kāds specifiskas lielas skatuves, gaismas, viss savādāk. Līmenī paceltā. Ja? Bet patiesībā viss ir tieši tas pats, kas pirms gadiem 12. Kas režisors ir šim brīdim? Nezinu. Smalkumus. Agrāk Babris bija, tagad Normals teica, ka Babris neko nezina par to. Varbūt arī noslēpumā tur un neko nestāsta. Es nezinu. Arī varbūt, ja kaut gan, kāds viņam rezons turēt noslēpumā. Vienalga, tā visa hype sažiotāža iet, un es tā noskatījos ar vienu aci, principā ar vienu ausi un vienu aci. Tāpat kā Hollywoodas filmas, 100 miljoni iztērās kaut kādu grāvēju, un es viņu arī fonā tā paskatos. Tas apmēram no šīs sērijas. Es kā patērētājs pavirši noskatos. Kaut gan reklāmas noskatos, tas klišķis tomēr strādā. Reklāma noskaties rūpīgāk nekā pašu kontentu. Es kādreiz domāju, YouTube, ja es līdz galam noskatīšos visus viņus tādu 2-3 minūšu garās kaut kādas lekcijas, ko viņi tur iebāž, lai tevi piespiestu abonēt to YouTube, varbūt viņi no manis atsiesies. Neatsienās. Šausmas. Ļoti nekaunīgi tas ir. Spēles noteikumi nav. Nē, tu esi bagāts, tu vari atļauties. Ja? Es YouTube patērēju apmēram 15 stundas dienā. Es tā apskatos to. YouTube es ļoti daudz patērēju. Man nav prēmijuma. Es maksāju ar reklāmām. Jā, bet tu māki, tāpēc tu patērē 15 stundas, jo tu 5 no tām patērē reklāmu. Es skipoju, bet saproti, daudz baigi negodīgi. Ir dienas, kad tā reklāma varbūt visa raidījuma laikā neparādās. Ja? Ir, kur ik pēc 2-3 minūtēm vienkārši nekaunīgi bāž. Nē, man liekas, tas ir no kontenta radītāja atkarīgs. Tas ir es saprotu, atzīmītas ieliek. Es saprotu, arī tā ir, kur tie dzeltenie tie atzīmītas, tur arī reklāma parādās. To es arī saprotu, bet ir citur, kur vienkārši viņi tevi besi ārā, lai tu uz to prēmiumu pārēji. Viņi tevi kaitina. Jo reklāmas vietā ieliek kaut kādu kaučeri, kurš man sāk stāstīt, kā viegli nopelnīt naudu. Vai arī tevi ir apmānīja kāds dīleris, tad nāc pie mums un mēs tevi apmānīsim vēlreiz. Ja? Tikai šoreiz daudz riktīgāk. Nē, vēl rairi pa virsu, lai tu tur, kā saka. Lai ir pilnīgi droši, ka tu vairs neizpaldēsi. jā, un saprotu, tas ir kāba nesakārtotība, tad kā teikt, nepieklājīgi tā darīt ir, Es saprotu, gribi to te maksā, gribi klausīties raidījumu maksā, vai reklāmu skaties. Es saprotu, citreiz skipoju, Noskipoju, uzreiz nākošā reklāma vēl virsū uzkrīt. Agrāk noskipoju, un viņš atpakaļ atgriežas tajā raidījumā. Tagad spiež, un viņš nekā nebija nākamā reklāma. Jā, un tad tāda kā ņirgāšanās. Tas kā nav godīgi. Es gatavs samaksāt ar tām reklāmām par tām reklāmām, bet, ja raidījums tik garš vai tik interesants, es samaksāju ar tik garām vai īsām. Tas ir ļoti labāks raidījums, jo dārgāk cenot, jo vairāk reklāmas. Es saprotu, bet arī tas ir muļķīgi no reklāmas devēja viedokļa. Es pilnīgi, es jau iepriekš to minēju, ka es pilnīgi ignorēju, es pilnīgi dusmīgi vienkārši cenšos neredzēt, neklausīties, ko tu man mēģini stāstīt. Vispār nemēģinu iedziļināties. Ja tev tā reklāma būtu dažas sekundes, hobā raidījumā iekļaujas, garšīga pērgale šokolādē ar jauniem kādiem tur garšām un riekstiem. Aiziet raidījums tālāk. Kad es kaut kādus smagus darbus daru, skrūvē, reģibis tur vēl, raustiņā klausos to te, pa kāpnēm uzkāpis, un pēkšņi man sāk indiešu muzons spēlēt, 3 minūtes. Tā ir ņirgāšanās.
Redzam, ko mūsu podkāsts ir plus. Tu vari stundu vairāk klausīties, un iekšā nav nevienas reklāmas izņemot džemburgeru. Bet viņi ir integrēti tā, ka to pat nevar sajust. Jā, džemburgers ir visgaršīgākā ēdnīca. Bet tas neatceļ to. Jā, ēdnīca. Kafeja ēdnīca. Jā, ēdnīca. Pagaid, es gribu pateikt galveno, bet tas neatceļ to, ka es tagad par velti 2 stundas montēšu un strādāšu pie mūsu projekta jaukā. Nesaņemot pretī neviena reklāmas, kā saka, sekundes. Jā, pat par dažu labu epizodi, pat paldies nesaņemot. Man uzraksta klausītājs tad. Jā, saka, man Alda stāsts labāk patika par tā vējo. Uzraksta. Tas ir no sērijas ar Airi atkal. Jā, es saku, prieks censties. Ko es domāju, kā saka, nevilksim garāk kā nepieciešams. Nevilksim pārvilkt to, jā. Jā, nevilksim pārvilkt to. Tu jau zini, Pētri, kas tev šovakar darāms. Tā kā paldies tev par foršo tev arī paldies. Paldies Jānim par foršo stāstu Vācijā. Sauc viņu par Janku. Jā, satiksi Janku, pasaki viņam paldies. Tā kā no manis klausītājiem tiešām līdz asarām smējos. Tas bija rēcīgi. Tā kā, jā, lai jums visiem foršs laiks. Pavasaris tuvojās, jā. Nu, tad atā, nu čau. Čau. Arrivederci. Līdz nākošajai nedēļai. Tiekās! Derči verči. Oxymoron.